Īsi par to, kādus normatīvos aktus var pieņemt Eiropas parlaments un kā tie atšķiras viens no otra. Eiropas parlaments, sadarbojoties ar Eiropas Savienības padomi, spēj pieņemt vairākus veidus normatīvo aktu. Šie akti var būtiski atšķirties pēc to mērķa, darbības jomas un tiesiskās ietekmes. Galvenie normatīvie aktu veidi, ko var pieņemt Eiropas parlaments, ir regulas, direktīvas, lēmumi un rekomendācijas. Regulas ir tieši piemērojami tiesību akti, kas ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs no to pieņemšanas brīža. Tās ir obligātas visos aspektos un tieši piemērojams dalībvalstīs bez nepieciešamības pārveidot tās valsts tiesību aktos. Piemēram, regula par datu aizsardzību tieši attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Direktīvas nosaka konkrētus mērķus, kurus katrai Eiropas Savienības dalībvalstī ir jāsasniedz, piemēram, atjaunojamās enerģijas direktīva. Bet direktīva atstāja valstu iestādēm brīvību izlemt par līdzekļiem un metodēm, kā šie mērķi tiks sasniegti. Dalībvalstīm šīs direktīvas ir jāiekļauj savos nacionālajos tiesību aktos noteiktā laikā. Lēmumi ir individuāli tiesību akti, kas ir tieši piemērojami tiem, uz kuriem tie attiecas. Piemēram, noteikts valsts pievienošanas sankciju sarakstam. Lēmums var attiecināt uz jebkurām juridiskām vai fiziskām personām, vai arī dalībvalsti. Lēmums ir pilnībā saistošs tiem, kuriem tas ir adresēts. Rekomendācijas un atzinumi. Jānorāda, ka šie nav juridiski saistoši instrumenti. Rekomendācijas ir padomu vai ierosinājumi konkrētām darbībām. Piemēram, Eiropas komisijas rekomendācija par cīņu pret nodokļu krāpšanu vai atzinumi, kā dokumenti, kas izsaka noteiktu viedokli vai nostāju. Piemēram, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par kādu konkrētu politikas priekšlikumu. Tie netiek izmantot tiesību aktu izstrādē, bet var ietekmēt politikas veidošanu vai interpretāciju. Kā jau var nojaust, atšķirības starp šiem normatīviem aktiem galvenokārt ir to tiesiskajā spēkā un piemērošanas veidā. Regulas ir vispārēji un tieši piemērojams visā Eiropas Savienībā. Direktīvas nosaka mērķus, kas jāsasniedz, bet atstāja valstīm zinām brīvību tos sasniegt. Lēmumi ir adresēti konkrētām personām vai grupām un ir pilnībā saistoši, bet rekomendācijas un atzinumi ir tikai ieteikumu raksturu un nav juridiski saistoši.